Beidzot tas ir noticis, atbraucām uz Vankūveru. Viena tāda vieta, kas jāapmeklē Vankūverā, ir Stanley parks. Samaksājām par stāvokli 460 stundām. Un rudens ir darījis savu. Vakar jūtu kā mandelas sapams, šodien kakls jau sāp. Nezinu, kurš ir mēģinājis šo metodi. Es saldējumu. Es pamēģināšu, Aldis reku jau pērk. Saldējums espresso. Cik maksāja? $8,40 Kanādas. Jā. Ārstēsimies. Kādam reāli palīdz saldējums, ka kakls sāp? Es nekad neesmu mēģinājis. Šis ir espresso garš. Ir labs. Mēs tev tiltam arī braucam pāri. Tas ir interesants augsts. Šaurs diezgan, ne? 3 joslas. Mainīgās. Elis teica, ka viņa saldējumu negribēs, tāpēc esot jāņem viens ar nekā. Viņa lielāko prieku ķērās klāt, bet tagad piepildam nākamo vēlmi. Dosimies apskatīt šī vašpakmens. Kaut kāds akmens esot, jā, tad vajag paskatīties. Es velku cepuri, es vairs negribu slimt būt. Kā tev liekas, tie caurumi koku stumbrā ir lāču atstāti? Es lasīju, ka viņi ēdot kokā kapuriņus. Tas neizstāsta pēc dzeņu. Cik liela iespēja, ka Vankūverā ir lāči? Tā kā pilsētas parkā. Var redzēt? Ļoti švaki. Viņiem ir ļoti liels problēmas ar krūmu izciršanu. Tur ir tas smukais akmens, un mēs redzējām tieši neko. Parādi kādu skaistu promenādu. Aldis saka, jāiet te lejā. Nav tā, ka baigi oficiāli, bet, nu, iesim. Nenokrīt. Pilsētas pludmale. Ļoti ērti. Ejam peldēt. Nu, labi. Beidzot viņu var redzēt. Jā, ja augšā neizzaļie krūms, tad ir jānāk lejā. Tie ir smuks akmens, ne? Jā, tur nevarēja redzēt. Interesanti, ka šim veloceliņam ir tikai vienvirziena satiksme. Visi brauc tajā virzienā. Kāds ēdīs pusdienās jūras zvaigzni? Garšīga? Ko? Cāli. Neizstāst, ka tev labi iet ar šito. Vankūverā parkings ir krietni dārgāks par Sietlu, un jā, šeit, lai stāvētu no 2 līdz 6, ir jāsamaksā $30 Kanādas. Tikko kā iebraucam Vankūverā, tā līst. Nu, netaisnība. Man likās tik labs laiks šodien. Tie daži nabadzīgi, ko mēs tikko redzējām, vēl nav nekas. Šeit ir ļoti bīstama pilsētas daļa, vairāk austrumu pusē. Mēs strateģiski novietojam auto pilnīgi pretējā pusē. Mēs īsti negribam iet uz to pusi, bet iespējams nāksies šķērsot šo cilvēku teritoriju, lai iet uz Chinatownu. Nezinu, vai mēs filmēsim, iespējams būsim pārāk nobijušies, lai vilkt telefons ārā, bet varbūt kādu kadru arī parādīsim. Šitā iela man arī liekas šaubīgi, bet nu mēģināsim iet cauri. Nāc ar mani. Nāc. Jā, tā kā Vankūverā ar laikapstākļiem šodien nelutina, būs laikam jādara otra mīļākā lieta, ja pirmā mīļākā lieta.
jāiet ēst. Te ir ļoti daudz, kur ēst. Te ir tādas vietiņas, un visur vajag kaut ko pagaršot. Un tagad mēs ēdīsim virtuļus. Ēst. Bieži negadās redzēt, bet tur uzraksts ir tikai ar karti, ka var norēķināties. Tas jau patiesībā pat priecē, ja tehnika viss strādā. Mēs izvēlējāmies kafijas un virtuļu kombināciju. Tas bija apmēram $5. Man ir ar maču un Aldim ir ar kafiju un, neredzēs gan jau, un kļavu sīrupu. Smaržo ritīgi labi. Nav pildījums gan, bet viņiem ir tādi vienkārši visi tie kremiņi pa virsu. Var izvēlēties tur pat lavandu un vēl visu kaut ko dīvainu. Ļoti pufīgi, ļoti saldi, kā jau virtuļs. Šis ir tvaika pulkstenis. Reāli tvaiko. Kas tu esi? Laimīgais camperotājs. Apnik mašīnā dzīvot? Vēl nē. Bet tomēr nelaimīgs. Gribās dušā, ja? Jā. Tev maziņš. Iet, kur tiekties? Šī ir tā iela, ko mēs domājām, bet šis arī vēl nav. Turpinām ar ēdienu. Esam Chinatownā un notestēsim tādus mīlīgus vaicātus pelmenīšus un 2 baobanus. Par visu kopā es samaksāju $16, kas tīrtehniski ir ļoti maz, bet porcijas arī ir tādas ļoti minimāls, bet lai var no visas pagaršot tad druskam, jo mēs šodien ēdam daudz, mēs nevaram lielas porcijas ēst. Tā kā labu apetīti mums! Tagad pēdējā pietura, bet ne vispār šodien, bet pēdējā šajā centrā saldējums atkal. Protams, kad jākāp mašīnā, lietus beidz! Vankūveras nakts tirgus tomēr bija slēgts, pateicoties laikapstākļiem, jo vakarā sākās diezgan iespējīgs lietutiņš. Sestdienā tālāk nākamajā dienā arī lietus Vankūverā, tad nebija jēgas vairs īsti palikt, jo atpakaļ arī jādodas. Un pa ceļam uz Revelstoku piestājām pilsētā Hope, jeb cerība. Tas lācis čurā un nečurā viņš tomēr izskatījās tā. Mēs pavisam netīšām esam nonākuši filmēšanas laukumā un šeit ir pat savests sniegs. Un tur ceļakrāns ar kameru un viss kaut kas notiek. Kā es gribētu būt daļa no šī visa.
Aldis man apgalvo, ka viņš esot atradis zeltraču tuneli, ja? Vai ogļraču tuneli. Nezinu, bet jāiet neliela taciņa, un tad jau redzēs, vai būs tas pats, kas Jaunzēlandē, vai nē. Nu, ļoti atgādināja pēc bildēm Jaunzēlandes vienu kadru Ziemeļas salā. Nē, tomēr laikam samānījos nedaudz. Šis ir bijis vilcienu tunelis laika posmā no 1916. līdz 59. gadam. Ir labi. Rudens sācies. Kad tā tunelis neinteresē, tev interesē lapa? Nē, ejam. Interesē man tunelis arī. Pasūti. Wow, viņi tur vairāk ir. No riktīgs čuk bāņu tunelis. Sliedz gan nav. Tuneli. Atzīves. Manam vīram jauni jakstarcīti, tas izvēlējos. Viņš atrada kaut kādas nesmukās, es atradu smuko. Jā, modelīt. Un es viņam atradu arī šo jaku, bet viņš negribēja pirkt divas, tāpēc es teicu, es nopirkšu šo. Tā kā sev, bet to arī varēs krāsāt. Tad sanāk, šī ir mums abiem un tā ir viņam. Tiltiņš izstās nogrūt. Vakars jau klāts un laiks meklēt savu naktsvietu. Atradām nelielu tādu kā kempinga vietiņu. Un te ir ezeriņš un ļoti augsti, man zobi klāt. Rudens nāk, ir septembris kaut kāds jau. Jā, jau beigas, gan arī jau. Jā, tā kā nakšņosim šeit. Liekas, jauka vieta. $15 par nakti uz abiem. Šoreiz palikām Kanādas vēsākā daļā, tā ir tūkstnešaina vide. Un, jā, no rīta +3 grādi vēl Kanādā šādu temperatūru neesam piedzīvojuši. Un drēbēs prasies čučēt, ejam paskatīties, vai Eli sev kuļ vai ir pamodusies. Bija tik augsta nakts. Paliek siltāk tev tagad? Jā. Ārā var redzēt sārmu uz galda. Tik augsti bija šonakt tuksnesī. Aldis mīļš, tais man brokastis, man iesnas, es negribu ārā. Paldies vīram. Viena no šīm ir savējā, šī būs tava. Lietas klāzīties iekšā. Alkaties tik augsti. Tev. Labi apetīti. Labs kempings. Rīta pastaiga arī nodrošina Lakeshore Trail. Iesim apkārtā garam apmēram stundu. Šī ir nevis atrakcija iztaipa kājas, bet atrakcija izvairies no mīnām. Jā, daudz govju. Čupas. Redz, man daudz. Kas tev daudz? Drēbes mugurā, redzi? Re, kur mūsu kempings. Smuki. Aldis skrien ieraudzījis Flintstone mašīnīti.
Kā piekšā braucam? Tu reāli... Braucam uz Kelovnu un nāc iekšā. Tu varēsi gan ātri paskriet? Jā. Tā kā Flintstones? Jā. Aižam. Mežā sēnes nevar lasīt. Nu var, bet negribās pie lāčiem. Tāpēc man būs veikala sēnes. Šampiņoni nedara. Es gribu karbonātus, tāpēc šī te sēnīte ies oliņā un miltiņos un uz pannas. Un garšos tieši kā karbonāti. Sēnīte. Jā. Līdzīgs var arī Latvijā nopirkt. Nav gluži sēņu karbonāts, bet tu. Tie, kas nav ēduši sēņu karbonāts, izsaku līdzjūtību. Un atpakaļ ceļā no Vankūveras beidzot arī iebraucām Kelovnā. Un jā, šis rajons ir zināms it kā pateicoties augļu dārziem, un esam atbraukuši uz vienu no augļu tirdziņiem. Sapirkos lētus ābolus, cukīni, šādas tādas odziņas, un tagad te var iznākt otrā pusītē paskatīties uz augļu dārziem. Pirmie iespaidi pa Kelovnu mums ar Elisu ir Wow! Nē, nopietni. Es kaut kā biju iedomājusies šo vietu pilnīgi savādāk. Te ir tāda, plakans, nav kalni, ir tie visi, nezinu, augļu koku lauki. Nu jā, Elis teica, ka nevajag uz šajien braukt, nebūšot jēgas. Bildes Google izskatoties ne īpaši interesanti. Jā, Google vienkārši viss problēma. Google ir vainīgi. Nespried pa pilsētu pēc bildēm, vienkārši atbrauc. Vēl joprojām pa promenādi staigājam un vēl līdz downtownai neesam tikuši, bet... Ir smuki. Interesants skulptūras, kā rakstīts On the Beach. Nu šādi tev ir jāizskatās, ja tu vēlies pludmalē paviesoties. Tādi apalīši, labi pēduši, sauļojās. Tātad man ir vairāk jēd, lai es varētu tur iet. Ko teiksi? 1922. gada GMC K-Series. Un Chapman kompānija ir bijusi pirmā, kas šādas mašīnas izmantoja kaut ko transportēt krāvu, jā. Un arī Downtowna mums patīk. Tur uz atpakaļ bija meet and greet, jeb mirklis tāds vieta, iespēja tāda, ka tu ej un satiec savu elku, un tur bija grupa Dead Icarus. Interesanti redzēt savas mīļākās mūzikas žanra gaumes pārstāvis tur, metālists, vienkārši stāvam rindā pēc autogrāfiem un tā.